Sveiciens no Valteka un no manis Anša. Šodien mēs jūs iepazīstināsim ar Lemken Karād 10600. Daudziem no mums ir zināms un dzirdēts modelis Lemken Karād 9. Kas tad ir Lemken Karād 10? Lemken Karād 10 galvenā atšķirība ir tas, ka rugainas kultivātoru kājas mums ir izkārtotas simetriski. Līdz ar to mēs esam novērsuši to, ka agregāts grib staigāt uz sāniem un meklēt vieglāko ceļu. Kā arī Karād 10 ir iespējams aprīkot ar priekšējo disku rindu, ko mēs arī redzam šajā te gadījumā. Rugainas kultivātoru kājas aprīkots ar dubultās atspērs aizsardzības sistēmu, kā arī tomēr, ja mūsu akmens ir izrādījies diezgan brangs apakšā, tad mums papildus vēl ir arī cirpas skrūva, kura nolūst, kāja atnāk šādu uz aizmuguri un mēs netraumējam galveno rāmi. Šajā gadījumā kultivators aprīkots ar 8 cm platiem kaltiem un 8 cm platu krūtiņu strādāšanai līdz 30 cm dziļumam. Kā arī komplektā mums nāk otrs kaltu komplekts, kur kalts būs 12 cm plats, krūtiņa 10, būs papildus bezdalīgas vēl uz sāniem un varēsim strādāt dziļumā līdz 12 cm un veikt intensīvu augsnes samaisīšanu. Pateicoties ātrās kaltu nomaiņas sistēmai, kaltu nomaiņu uz vienu platumu no otra mums aizņem vien pāris minūtes. Rugainas kultivators aprīkots ar izlīdzinātāju diskiem, ar atspēres aizsardzību, lai tie spētu tikt galā un sastrādāt arī lielas zemes atliekas. Rugainas kultivators aprīkots ar DPV 540 gradzenu veltni, kas tiks galā ar savu darbu jebkuros laika apstākļos. Kā jau Lemken agregātiem, tad darba dziļumā regulēšana mums notiek hidrauliski no traktora kabīnes. Arī šis ir aprīkots ar slogotāju, kas svaru no agregāta pārnes uz traktora aizmugurējo asi. Līdz ar to varam dabūt klāt lielāku vilkmes ātrumu, mazāku degvielas patēriņu un darbu darīt ar mazāku jaudas traktoru. Un šis viss tikai par 65 000 bez PVN. Ja ieinteresē mūsu piedāvājums, droši sazinies ar kādu no tirdzniecības pārstāvjiem.